26. februārī Brīvkalnu trasē arī finišēja ziemas sprinta seriāls. It kā jau Kurzemes reģiona braucēji šo trasi bija iepazinuši, tāpēc degunsrauds vai katrs, kurš iepriekš no funkcionāriem dzirdēja vārdus, izšķirošais fināls būšot neitrālā trasē. Tomēr toreiz Brīvkalnos startējošajiem bija jāsacenšas pārplidojuši trasi, nosacīste atgādināja dubļu gonku. Šādos apstākļos izpaužas jaudīgāko automašīnu priekšrocības, tāpēc priekšprieziņas ieskaitē augstas likmes tika liktas uz Valteru Liepiņu. Diemžēl Liepiņš ātri izkrita no spēles, viņš te 10. Stumjās tā priekšā ārā, un skatoties no malas var redzēt, ka nevar aizbraukt tām trajektorijām, pa kurām, vēlētos to izdarīt. Nesanāk, nav vairs izredzes. Ja vēl pēc pirmā brauciena vēl varēja kaut ko saglābt, bet sanāca, kad sadzina uz pannas dubļus un nevarēja ieslēgt ātrumos. Un otrais brauciens arī zaudēts. Par brīnumu, bet spēcīgs šeit bija cits Vidzemes gala līderis. Armands Cīrulnieks, kā te par trasē labākais priekšprieziņas braucējs, nebija izsvītrojams no labāko vidus. Izlikās, ka ko mēs te darām ar tiem visiem 2-litrīgiem, cīnīsimies uz tā dubļa. Pēc pirmā brauciena nemaz tik slikti nesanāca. Izrādās, apakšā ir arī sasalis ledus. No rīta galīgi nebija nekāda optimisma. Izejot ar gumijniekiem uz trases, līdz potītēm iegrimsti un domā, ko es te vispār daru. Armandam gan Brīvkalnos 5. vieta, taču nekas uz augstu rezultātu ar to pašu auto tiecās viņa brālis Ivars Cīrulnieks. Pirms pēdējā iebrauciena viņš pat pretendēja uz bronzas medaļu. Satraukums par to bija liels. Pirmoreiz mūžā kaut kas tāds ir. Tāda spriedze un adrenalīns, ka es nezinu, viss izšķir šobrīd. Tagad šitais brauciens. Ārprāts vienkārši. Nezinu, nav ko teikt. Bet, viss ir kārtībā. Pa Korsiņa mums, paldies Dievam, turās vēl. Es ceru, ka noturēsies vēl. Rezultāts bija. Ivars Cīrulnieks ar savu sniegumu šajā pēdējā iebraucienā nodrošināja kāroto bronzu. Un tas ir sasniegums, zinot, ka turpat uzbrukuma pozīcijās atradās Alaža ātrais Modris Žentiņš. Pirmo braucienu Modris pat uzvarēja. Pirmais bija vinnēts, bet pēc tam baigi slikti. Viss pārējie sāk braukt. Vēl viens brauciens. Viss. Vai jumts, vai kaut kur jātiek. Zaudēt jau vairs nav ko. Viss uz pilnu banku. Un, ja būs ČP? Neko darīt. Treilers ir, mājā jau tiks. Skriets pakaļ rezultātam tika, tomēr Žentiņam šoreiz jāsamierinās ar pirmo vietu aiz piedestāla. Arī par zelta medaļu bija augstas likmes, turklāt ar titulētu braucēju iesaistīšanos. Duels te norisinājās starp robežu trasē labāko Sandilu Augšteinu un Kurzemes pusē ātrāko Aivo Gailīti. Gailīts gan pirms pēdējā brauciena bija pesimistisks par savām iespējām kļūt par čempionu. Kāda riepa bija, tāda arī brauc. Puikam bija kaut kāds bišķi savādāks, jaunāks modelīts un varbūt, ka nospēlēs tā loma, varbūt tās, ka vienkārši pašam ir vaina. Ar pilnu, nekur nav slidens. Tā gluži neteiks, ka nekur nav slidens, bet, jā, tā kā tu saki, reāli ar pilnu ir jāgāž, vienkārši ir jāgāž. Jaudiņi viss ir kārtībā, vienkārši es domāju, ka pašam ir uz braukšanu bišķi jāpieliek klāt. Tā arī bija. Gailīti pēc šīs sacīstas jāapsludina par sudraba medaļas ieguvēju. Maķinīt ātrāks par viņu bija Sandis Laukšteins. Pēdējos 2 iebraucienos pa gan plašo trasi tieši Sandis uzrādīja nevienam neaizsniedzamu ātrumu. Sniegums rīta pusē gan bija pašvaks. Eksperimentēja ar riepām, nezināja, kurš būs labāks un kā, nezinu. Tad tagad jau ar 4. riepāri? 3. Atbraukuši vinnēt kā nekā visi. Tās 100 ir tik maz, visi saspīlēti tik tuvu. Jāiet ar pilnu. Sveicam Sandi. Viņš alaši spēja saņemties uz pēdējiem braucieniem, un tā bija arī šoreiz. Laukšteins jau 2-kārtais čempions. Aizmugures piedziņas ieskaitē scenārijs savādāks. Par izteiktu favorītu šeit bija uzskatāms Kristaps Daģis. Pārējiem bija vien jācīnās savā starpā par atlikušajām medaļām. Un no šīs otrās blicas, no cerībām uz ko augstāku, atvadījās Modris Cīrulis. Ir jau pazaudēts, jau neglābiem. Neko nevar darīt. Arī tomēr šeit ir ļoti būtiski ir tādā trasē jauda. Var paskatīties sarakstā, tabulā, kā ir, kur ir jaudīgi automobīļi un kur ir šitādi. Tas izpūtējs notrūcis jau pirmajā braucienā. Viss slūst un jūk šodien. Nav labā diena.
Pat ties ar nolaustu izpūtēju, Kurzemes reģionā labākais braucējs brīvkalnos kūlās pa beigu galu. Finišā viņš 9. Toties priecīga seja bija manām citā automobīlī. No Vidzemes puses, kā līderis ieradās pērnais čempions Daģis, un uzvarot visos sākotnējos iebraucienos, uz pēdējo viņš jau stājās kā 2-kārtējs Latvijas čempions ziemas sprintā. Sanāca viss, lai cik likās, ka pesimistiski tas viss iztīsies, ka nebūs ziema un kā, bet izdevās. Bet iemesli tavuprāt? Nezinu, jāvāk tikai. Tagad pēdējais iebrauciens un, tituls kabatā un tad ko? Neko, brauksim mājās svinēt. Tieši tā, šampaniešu pudeli Kristaps varēja vērt vaļā jau pirms noslēdzošā iebrauciena. Tamdēļ speciāli šajā pēdējā braucienā piebremzēts, lai par uzvarām cīnās pārējie. Diemžēl viņu vidū nebija robežu trasē labākā Aigara Tīdmeņa. Viņš te brīvkalnos Alešu finišēja 4. vietā. Šādi jau pirms pēdējā iebrauciena viņš savu pozīciju šā gada ziemas sprinta seriālā bija uzminējis. Šeit kāds 4. izskatās. Neko, kaut kā šodien nesalikās, kā gribētos. Kaut kā nebija pārliecība par sevi un kaut kā īsti nesapratos un mašīna īsti. Kaut gan trasi atgādina supersprintu, tur tas segums pazīstams. Pašam jau tā likās, uz to laikam arī iekrit. Jūs tāds kļūdiņas nevajadzīgs un rezultātā visu laiku krit lejā. Ja par Aigaru īkšķus vairs nevajadzēja turēt, tad par viņa jaunāko brāli Gundaru Tīdmanu gan. Tieši Gundars aizdīs spraigu cīņu ar Jāni Visocki, atrasinot atbildi uz jautājumu, kāds gan aizmugurs piedziņas klasē būs pārējo medaļu liktenis. Visu atrasināja pēdējais brauciens, pirms kura iztaujājām Visocki, vai šajā braucienā tiks riskēts. Es domāju, ka pilnpiedziņu var atspiesties, ja tu iebrauc tajā valnīca, tu vari tikpat ātri no viņa tikt ārā. Es nedomāju, ar aizmugurs piedziņu vajadzētu riskēt. Var noturēt iekšmals, pagaidām ir smilts. Var tāpat labi, es domāju, nobraukt. Ka tu varbūt ar trīnē. Cerams, redzēs, tagad viss izšķirsies. Kareivīgāk bija noskaņots Tīdmans jaunākais. Tieši viņš pēdējā braucienā uzstādīja labāko laiku un guva sudraba medaļu. Bronza Jānim Visockim. Arī pilnpiedziņas ieskaitēja interesanti. Kaut vai pirmo reizi pēdējos 5 gados no medaļas ziemas sprinta seriālā atvadījās Jānis Slišāns. Jā, Alešu pēdējās sezonās Slišāns spēja ierindoties labāko vidū, un pirms sacīkstes visi liecināja, ka kārtas ir viņa pusē. Kā nekā robežu galā, Slišāns bija labākais. Arī iepriekš brīvkalnos lielais svirnests bija viņam, taču šoreiz nekā. Slišāns 8. Ja es būtu braucis supersprints vasarā, varbūt iet nedaudz labāk. Un arī laikam nedaudz jauda, jo tomēr pa spici iet, tādi ņiprāki nedaudz auto. Man jau tāds standartiņš ir. Tagad 4. braucienā. Centīšos, bet izskatās, ka nekas labāks arī nesanāk. Nav ko bēdāt, kaut vai visi šī seriāla dalībnieki par to vien sapņo kā dalību rallijā, un te parādoties vienam no rallistiem, Aleksandram Grīvam, rezultāts bija skaidrs. Grīva nebija konkurētspējīgs. Katrai disciplīnai tomēr tiek pielāgot mašīna, un šī mašīna ir rallijam. Un viņa, ir arī stipri smagāka, bet, labi, to varētu kompensēt ar jaudu, kas viņai pietiek. Un arī ir atklāti teikšu tā, ka ir vietas, kur negribas tā viņu čakarē tik ļoti. Tas spice, tā teikt, iet nāvē. Spice, viņi reku viens iegāja arī nāvē tikko. Tieši tā, sprinta sacīkstēs gāzes pedāli nedrīkst atlaist jau no 1. metra. Kaut vai Otto Patmalnieks sniegums bija pretējs Aleksandram Grīvam, rallija sprintista. Jāņa Patmalnieka dēls brīvkalnos aizcīnījās līdz pat 4. vietai, jeb pozīcijai, par kuru varēja vien sapņot ziemas sprintā stiprais Māris Zālītis. Dažreiz viņš redzēts daudzot stūri, un tas loģiski. Zālītis brīvkalnos tikai 11. Nevar pātrināties, dusmināk, neiet tā mašīna. Tagad jau ne, tagad jau tīri priekam brauc vairs, jo rezultātu nav un nebūs šodien tā kā. Šodien jauda rulē. Pauzināties var kaut kādu prieku pēc, atvilkt var, bet pa ziemas sprintu šito nevar nosaukt. Te vajag jaudu, kuras man nav praktiski vienīgais, man liekas, ir atmosfēras, ko visiem ir turbīnas un nekā. Sakritība, bet arī šajā ieskaitē pie zelta tika pērnais čempions, proti Kārlis Nebars. Kārlim šoreiz izgāja no rokas. Uz pēdējo braucienu viņš jau stājās kā čempions, tāpēc no viņa puses dzirdējām vien pateicības vārdus. Līdzinējos ziemas sprinta posmos Smiltens galā gājis kā pa kalniem, un šķita, ka dalība Latvijas rallija čempionātā ar priekšpiedziņas auto ir salauzusi viņa agrāko braukšanas stilu, taču nē. Bija kāds cilvēks, kurš ticējis Nebara spējām.
Starp citu, gribu pateikt lielu paldies savam tēvam, jo tikai viņa dēļ es atbraucu uz šo sprintu, jo es tā kā biju atmetis roku, ka nē, bet viņš teica, vajag, būs labi. Nu, paldies, ir labi. Grūti gāja, jā, pārsēsties no labām riepām ar naglu un uz ielas diezgan pagrūti. Nu. Nebars pēdējā braucienā rīkojās līdzīgi kā Daģis, braukts bez saspringuma un pirmā vieta apzināti paspēlēta. Jāvin taču tiem, kur cīnījās par atlikušajām medaļām. Tavs sudraba tiecās Edgars Avens. Visvairāk nepatīk tas, ka atkal viss ir uz pēdējo braucienu, bet tad jau redzēsim, kā būs. Brauksim piesardzīgi, lai varam finišēt, jo pagājušajā bija bišķiņ pārāvu par to asmenīti un divas lielas rupjas kļūdas, tāpēc es domāju, ka es atkritu to, ko es esmu tagad. Nebūtu to, tad es domāju, ka arī kažam varēja gaisu pamaisīt. Lai arī viss tik darīts lietas labā, Avenam šajā 4. braucienā priekšā aizsteidzās pilngadību vēl nesasniegušais Kristaps Feldmanis. Vakar mēs atbraucām, pa dubļiem izmīcījāmies, te pastaigājām, tā braukt pirmo reizi braucam. Tad tā kā uz širmi diezgan jāpabrauc, tā jau arī būs labi, es domāju. Trasē jau maz līguma tāds. Jā, bet vajag foršie līgumi, visi tie garie frēzēmie līgumi, bet, protams, aprāt arī jābrauc, nevar jau tur patrapot, ko tur raut. Veiksmīgi, bet ar izcīnīto uzvaru pēdējā braucienā pie sudraba medaļas tika Feldmanis, Avenam bronza. Tas arī viss. Sveicam visus pirmos šīs sezonas medaļniekus laikā, kad pārējo disciplīnu braucēji vēl tikai uzsāks cīņu par medaļām.